Nu, lieliski, jā. Jā, labdien, godāmie klātesošie. Tātad prieks visus šeit redzēt, kurus interesē arī vēsturi. Mēģināšu 15 minūtēs aptvert 100 un vairāk gadus un vairākas tēmas. Un man teica 12 minūtēs, bet es vienojos pa 15. Visu var sarunāt, ja? Tā kā nav tik traki. Un man 6 tēzes, ko es runāšu, vispār saprast, nu, teiksim, mēs runājam par mežu, jā, arī par mežu nozara, ko vispār ir darīšana šeit, es nedaudz arī no vēstures perspektīvas. Dažas tendences, kā mēs esam attīstījušies ilgtermiņā, tad arī, nu, kāds tai pamats, vai bioekonomika vispār var būt pamats, jā, tāds retorisks jautājums un domas skaidrība. Būs arī tādas, nu, es teiktu, pozitīvas atkāpes, mazliet tādas, nu, es teiktu, lai tas nav tikai kā jau te pieminēja, ka tas ir tāds smagnējs nosaukums, es jums apsolu, ka es šo apgāzīšu. Tātad pirmais, ko es gribēju saprast, ja, jo es tagad rakstu grāmatā nodaļu tieši par meža nozari pēdējos 150 gados, un saprast arī, nu, kas tad ir meža īpašnieki, jo viena lieta, jo mēs runājam tā abstrakti, ja, par to visu, kas tas ir, bet otra lieta, kā mēs esam mainījušies un kas ir bijušie īpašnieki, un tam ir diezgan liela nozīme. Un tās būtiskās pirmās lietas, kas pamainījās, tas ir mūsu agrārā reforma 1920. gada, kad tās agrārās reformas rezultātā par lielāko īpašnieku kļuva valsts. Un pirms tam lielākais īpašnieks bija muižnieki Krievijas impērijā, bet, nu, es pat teiktu, es velku zināmas paralēles ar to, kas bija kopsaimniecības PSRS, es parādīšu, bet tā ir diezgan nozīmīga būtiska lieta, un tas, ko Krauzes kungs ministrs teica, ka katram zemniekam bija savs meža gabaliņš, jā, tie, kas nopirka no muižniekiem, bet tās saimniecības, kuras mēs veidojām 20. gadā, gandrīz neviena nekādu mežu tur nedabūja. Mežu valsts paturēja savā īpašumā, valstī palika 80% no meža, un būtībā kāds bija formulējums, kāpēc ir agrārā reforma. Tātad agrārā reforma, lai izveidotu šīs saimniecības, lai būtu ieguldījums valstī, mēs izveidojam valsts zemes fondu. Meži nekur nebija pieminēti, un ko pareizi arī saka mans kolēģis, kurš arī ekonomiskai vēsturē pieminējis to, ka agrārās reformas īstenotāji meža jautājumā vispār nebija pieskārušies, jā, neraugoties to, ka tas milzīgi izmainīja vispār mežošo situāciju, jo, nu, valsts kļuva par lielāko turētāju. Tad 80% no mežiem 30. gados bija valsts īpašums. Un, nu, kā mēs tagad to varētu teikt? Nu, laikam tā brīža politiķi slikti nokomunicēja, vai ne? Nu, to mēs zinām, ka ja kaut kas tiek izdarīts, netiek skaidrs, tad vainīgi ir komunikātāri. Nu, ko es arī kā cilvēks kaut ko no komunikācijas saprotu, tu komunikātori nevar glābt nekvalitatīvu politisko procesu un arī lielas kļūdas. Ja? Nu, to komunikātori nevar izglābt, bet arī tādas situācijas ir vēsturē, ja mežus nepieminē, bet tas bija ļoti svarīgs faktors. Kā vispār ir mainījusies tagad tajos vairākās 100 gados to meža īpašnieku kompozīciju, mēs redzam, ka tā zilā ir valsts, ja? Tā valsts ir saglabājusies dažādos. Kā Latvijas laikā, teiksim, starpkara periodā valsts paņēma kaut kādu kontroli, viņi saglabājās, tad PSRS okupācijas periodā, protams, tā bija nacionalizācija, bet daļa no mežiem diezgan daudz iedeva kopsaimniecībām, salīdzinām ar to, kas bija muižām, ne tik daudz, bet tomēr, un tad savukārt pēc neatkarīgās Latvijas atjaunošanas ir būtiski ir palielinājusies arī šajā kompozīcijā šo privāto īpašnieku īpatsvars. Līdz ar to jau šobrīd mēs redzam, ka privātie ir pat vairāk nekā valsts, ja mēs skatāmies. Un ja? Un mierīgi, jā, ļoti labi. Ja? Ok. Un to nevajag ņemt nost, tagad nebūs kaut kāda personības dubultošanās, kā tur ir. Normāli viss ir, jā, super. Nu, dubuls nepalīdz, tieši tā. Nu, lūk, un tā tas, kas ir noticis, jā, uz šīm meža zemēm, jā, kas no meža zemēm dabiska procesa rezultātā transformējās no lauksaimniecības zemēm uz meža zemēm, tad bijušie īpašnieki liela daļa, kas atguva savus īpašumus, tur vairs nebija lauksaimniecības zeme, bet meža. Tad mūsdienās ir jāņem vērā, jā, ka tā interešu pārstāvniecība ir tāda, ka tur ir ne tikai meži, jā, bet tur ir arī, teiksim, ne tikai valsts ir būtisks spēlētājs, bet arī privāti īpašnieki. Un pa ilgtermiņa attīstības tendenci, jo kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka mums ir jāskatās pagātnes trajektorijas, kā mēs esam attīstījušies. Mēs nevaram tagad ņemt, mēs spriežam tagad, kādas mēs uzņemamies saistības ar klimatu visu pārējo, bet ārkārtīgi svarīgi saprast tās trajektorijas, kur un kā tas ir gājis. Un tas ir tas, kas tika pieminēts, ja, bet es tā
smukāk izkrāsoja to, ka mēs redzam, ka, ja mēs tiešām paskatāmies, un tas ir apstiprinājums, ja, ka šobrīd meži ir vairāk nekā pusi no Latvijas teritorijas, bet tā nav bijis agrāk. Tas ir bijis, mums ir bijis krietni mazāk, ne tik maz kā Dānijā, ja? Nu, Dāņi 19. gadsimtā visu mežu nozāģēja, viņiem 2% bija meži, nu meži nav problēma, ja mēs tā skatāmies, bet ja mēs paskatāmies uz to, tad mežu platības tiešām ir ļoti būtiski pieaugušas, ja? Līdz ar to tas ir jāņem vērā. Nav kā 28%, ja? Kas bija 20. 30. gados. Nākamā lieta, ja mēs paskatāmies, tā ir viena lieta, ja, otra trajektorija pilnīgi noteikti pieminēja, ka cilvēks ir galvenais, var tikai piekrist, jā, visās deklarācijās cilvēks mums ir galvenais. Nu, kas tad ir cilvēkiem? Šitais nesmukais grafiks, es viņu vienkārši nokopēju, tas no ekonomikas ministrijas, es pats taisu smukākus, ja, bet tas ir vīriešu un sieviešu skaits, tas ļoti interesanti, tā ir prognoze, ja, tur ir maz tie burtiņi, tās dzeltenās ir sievietes un tie zaļi zili ir vīrieši. Ja, un tagad mēs redzam, es nezinu, kā viņi to ir iedomājušies, tur migrācija, kas, tās ir tās prognozes, ja, tie sievietes paliek daudz mazāk, bet tie vīrieši, un tā kā šajā zālē ir vairāk vīrieši, vienā brīdī iet uz augšu, ja, nu es jau saprotu, tur imigrācija, viss kaut kas, bet katrā ziņā tas ir tas, kā mēs varam. Bet te arī mums ir jāņem vērā dažas citas lietas, ja mēs pastamies, kā tad tās valsts, kuriem mēs salīdzinamies, kādas ir tās demografiskās tendences bijušas 100 gados. Un te mēs redzam, ja, ir 3 šīs Ziemeļu valsts, Skandināvijas valsts, kā ir gājuši cilvēku skaits uz augšu, un tā Latvija ir tā dzeltenā, ja? Un tas nav tāpēc, ka mums tur mazāk patīk vairoties, ja, tur seks neinteresē vēl kaut kas, nu tā ir tā ģeopolitika, ja, tās lietas, kas mums gājušas pāri, un mēs redzam, pie normālas attīstības scenārija mums būtu 5 miljoni kā minimums iedzīvotāji. Ja? Nu, tāpēc arī tas ir jāņem vērā, ja mēs runājam par kaut kādu attīstības scenārijiem, pa visu pa valstu pārējo. Un, protams, arī ja šeit mēs runājam par reģioniem, ir jāņem vērā, cik ārkārtīgi disproporcija ir mainījusies reģionos visos, ja? Kā tas ir tikai Rīga pierīga, kas ir pieaugusi, ja? Pārējie reģioni gājuši uz leju, un vēl, protams, ārkārtīgi svarīgi ir esošā situācija, ja mēs skatāmies par dabisko pieaugumu. Visur viņš ir mīnusos un visvairāk Latgalē. Tātad, tās ir tās galvenās lietas. Ja mēs paskatāmies tīri par iekšzemes koproduktu, jā, mēs varam teikt, tas ir tā pavisam lielos vilcienos 100 gados. Mēs esam gājuši tā kā apmēram, visas 3 Baltijas valsts plus mīnus līdzīgi un tomēr uz augšu pārvarējuši visas grūtības visos laikos. Bet, protams, ka vēlams ir detaļās, ja? Un, ja mēs bijām pirms 100 gadiem pirmā vietā, tagad mums ir tā bronza, ja, kuru mēs tā baigi negribam, un ja mēs paņemam bišķīt dziļāk, tātad, pēdējos jau kaut kādus, jau 20 gadus, kā tas ir attīstījies, mēs redzam, kā Lietuva attīstās, ja, tas ir nevis uz vienu iedzīvotāju, bet tas ir tīri ņemot vērā iedzīvotāju skaits, kas mums ir negatīvāka tendence kā Lietuvā. Lietuvas IKP drīz būs 2 reizes lielāks kā Latvijā. Tātad, apskatoties visas šīs lietas, ja, 3 teikumos, tātad, kas ir tas, mums ir mežu palicis vairāk, ja, iedzīvotāju skaits ir pat samazinājies, nevis tā kā Skandināvijā, un par spīti tā ģeopolitiskai turbulencei IKP ir pieaudzis, bet mēs redzam, ka kaimiņu valsts Lietuva, Igaunija attīstās labāk, ja, un reģionos, izņemot Pierīgu, arī iedzīvotāju skaits ir samazinājies. Un tad, protams, tas ir jautājums, ja, ko tad mums darīt, ja, kādā veidā un kas tad ir šīs lietas, ja, un kur meklēt šo risinājumu. Un tā viena lieta, kas, manuprāt, ir, ka mēs nedrīkstam uzņemties saistības tādas, kā ir valstīs, kurām ir bijis normāls ekonomiskās attīstības cikls. Mums bija 50 gadi, kur mēs bijām izrauti no visā ārā, ja, mēs nevaram, tāpēc, ka tās valsts, kur, piemēram, Zviedrija, Somija, ja, Norvēģija, kas ir normāli attīstījušās, mēs nevaram šobrīd mēģināt ambīciju ziņā ar viņam līdzināties. Mums ir jāsasniedz, domājot par cilvēku tas attīstības līmenis, un tā mēs varam sākt eksperimentēt ar kaut kādiem ierobežojumiem. Un vai valsts pamats var būt bioekonomika? Ja? Tas ir nākamais, teiksim, kas ir. Es teiktu, ka pilnīgi noteikti, ja, tas ir 30. gadu beigas, ja, kur mēs redzam, ka bioekonomika, tātad es pat sarindoju tās sarkanās, ir tātad eksporta vērtība, tur ir tātad gan lauksaimniecība, gan mežsaimniecība, ja, diezgan daudz jau arī pārstrādāta produkcija, un tanī laikā, piemēram, mežsaimniecība Zviedrijā ir 50% no eksporta vērtības. Somijā pār pa 80%, tātad tās valsts, kurām mēs šobrīd gribam līdzināties, ja, viņas tobrīd arī ļoti aktīvi to nodarbojas. Mums tas tika viss izrauts kaut kādā laikā ārā, bet es domāju, ka kaut kādā veidā šajā PSRS okupācijas periodā iestrādātais, ka tur ir ļoti daudz kaut kādas citas lietas. Es domāju, ka ņemot vērā mūsu iedzīvotāju skaitu, zemes auglību vispār, jo bioekonomika pilnīgi noteikti mēs šobrīd novērtējam pa zemu arī tos nākotnes potenciālu.
Dažas lietas, kas ir, teiksim, bijušas, ja arī 30. gada beigās, ja, ka bija idejas par to, ka varētu palielināt meža platību pa 500 000. Daudz teica, tas nav iespējams, bet ja mēs ņēmām tagad, ja tas ir 3 reizes vēl vairāk. Ja, līdz ar to pat par spīti, ja bija plāni, nebija, nu, teiksim, līdz ar to tas potenciāls mums ir milzīgi pieaudzis, un to mums vienkārši ir jāizmanto arī tīri no ekonomikas perspektīvas. Domas skaidrība, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas ir kādā veidā, kā toreiz uz to skatījās 20. 30. gados un kā skatās tagad. Un tas, manuprāt, ir tas izaicinājums. Es arī mēģināju saprast, iedziļināties tajā politikā, un es teiktu, piedodiet, jā, tie, kas to dara, bet tas ir drīzāk kaut kāds grāmatvedības dokuments, jo man arī finansists saka, kā tu gribi augstskolu, kā mēs uzrādam rezultātus, peļņu vai zaudējumiem. Nu, kā vajag, jā? Līdz ar to arī šajā gadījumā mēs runājam par tiem visiem klimata mērķiem, un to, tur ir vēlns kaklu nolauzīs, tiešām. Tas ir ļoti vienkārši grafiks no 30. gada beigām valsts plāna uzmetums, jā, ko neiztenoja, tāpēc, ka uznāca PSRS okupācija, kādā veidā ir valstī jāattīstās, kur pašā pamatā ir uzlikts tautas labklājība, ja es viņu tā salieku, kas, manuprāt, ir ļoti skaidra doma, skaidrība, kā valstī jāattīstās, ir tas pats cilvēks, ja, par ko mēs tagad runājam, ja, tautas labklājība, tad ir sadalīšana, funkcijas, ražošana, pakalpojumi, un tad ir resursi. Katrā ziņā, man ir ļoti skaidrs, ja, kādā veidā valsts plānoja attīstīties, tur ir dažas tās nodaļas bija vairāk izvērstas, ja, un tad, protams, tas ir provokatīvi, un var teikt, ja, un kaut kāds populists esmu, bet es paņemu arī 6 gadu plānu, ja 7 gadu, kas mums ir nacionālās attīstības plāns, man nav tik liela skaidrība par to, kas tur ir ielikts, ja, un pats galvenais, ka centrā ir paradumu maiņa ceļš uz attīstību, es nedomāju, ka tā ir laba izvēle, ja, jo daudz, es domāju, tas ir pats galvenais, ja, arī šajās diskusijās, ka mēs esam aizmirsuši to, kāpēc mēs attīstamies, kas tad ir šis cilvēks vai tautas labklājība, un kas tad ir šīs prioritātes, un tad mēs ejam kaut kādās detaļās, un ar tām detaļām vienkārši aizmirstam, ja, šo lielo lietu, un tad domājam ārkārtīgi īstermiņā, mēs nedomājam ilgtermiņā, bet kā mēs aizvilksim, šito budžetu savilksim, šito 3 gadu projektu, 4 gadu vēlēšanu ciklu, bet ne garāk, ja. Līdz ar to, tas ir tas milzīgais izaicinājums. Tagad pozitīvai atkāpai, tūlīt jau es noslēgšu, ja, jo, mēs varam teikt, kā toreiz es rādīju pirms 100 gadiem, viss tik labi, un tagad, nemākam, kas mums ir, ja, var teikt, neizdevusies valsts, tur uzreiz kāds, varbūt tur no Krievijas skatās, redz, kā Krūmiņš lamā, ja, cik mums te viss slikti, tā nemaz nav, paskatāmies, ja, es atradu no 1927. gada, ja, kur mežsaimnieki ir aizbraukuši vizītē uz Somiju, un tagad tas ir citāts, kā viņi ir iepazinušies, kā tad ir Somijā, un lūk, kāds ir tāds citāts. Somijas valsts iestādēs nav ne mazākās jausmas no tā birokrātisma, kas valda pie mums. Šeit viss dibināts uz personīgu uzticību, šeit tic cilvēkiem, bet ne tikai papīram, aktam ar daudz parakstiem, kā pie mums. Viss tas liecina, ka Somijā mežu darbinieki visu savus spēkus pieliek ražīgam darbam, bet ne bezgalīgai savstarpējai kontrolei un tīra papīra aprakstīšanai. Arī valsts kontrole mežsaimniecībā tieši neiejaucās. Viņi nenodarbojas arī ar sīko rēķinu pārbaudi. Tā kā, lūk. Tātad, jā, būsim optimisti. Vēl viens piemērs, jā, ko vācieši ienāca Kurzemē, un arī vācu skatās, kā vācu muižnieki tur ir mežus izsaimniekoši, un vācieši ļoti skaisti māk rakstīt, un tas ir 1917. gads, mēģināja latviski pārnest, to vienreizēju un skumīgi aizkustinošu mežu skati, kas raksturo briesmīgo laupīšanas ekonomiku. Tas par mežu izciršanu Kurzemē. Ja? Tā kā, līdz ar to arī tādā laikā visi šie jautājumi bija ārkārtīgi saistīti. Un tagad tā ir tā mana recepte, ja, kā es cilvēkiem man saku, ko tad darīt, un tā visu jau, protams, izšķir cilvēki, politiķi, ja, mūsu līderi, ja, kas ir jāmācās to ilgtermiņu domāšanas kultūru. Un tieši meža nozara, kā jau te viss piemin, iemācās gan pacietību, gan daudz citas lietas. Mana personīgā recepte ir tāda, ko es daru kopā ar saviem bērniem. Jau vairākus gadus tas projekts īstenojās, mēs savācām, ka valstī bija 100 ozolzīles, ja? Tad mēs viņus izaudzējām uz palodzes, ja? Tad viņus izauga mežā, un tagad jau mēs iestādījām tie stādiņi tik liela apmēram, ja? Un tādā veidā tu mācies to pacietību un saproti, un pirms 20 gadiem, tā kā Latvija iestājas Eiropas Savienībā, ne tāpēc, ka Eiropai pagoda toreiz, bet tāpēc, ka man bija toreiz 30 gadi, es iestādīju 30 ozols. Un tik jau viņi ir izauguši, ja? Līdz ar to tu redzi to savu kaut kādu darbu, kaut kādu pacietību, kaut kādas lietas, un tas tev arī kaut kādā veidā palīdz. Un pilnīgi skaidrs, ka, lai arī es nomērīju attālumus, kā ir vācu baroni stādījuši, es nekad savā mūžā neredzēšu tos ozols tā, kā tie ir, ja? Bet tu vienalga domā par to ilgtermiņu, par visām tām lietām. To es arī mums visiem vēlu, ka lai mēs domājam ne tikai par kaut kādiem īstermiņa mērķiem, ja, par kaut kādu nozari, bet paskatāmies par valstu kopumā. Paldies! Jā.
Paldies, Gati, par ļoti iedvesmojošo prezentāciju, domas skaidrība pārvaldībā.